Reportāža Šakāļi. Izlaidums numur 8. Let's start. Labvakar, mīļie! Un vismīļākie skolotāji. Kā arī citi klātesošie ir pagājuši 10 piedzīvojumiem bagātīgi gadi. Un atkal esam tikušies turpat, kur šķīrāmies jau. Visticamāk, šo 10 gadu laikā katrs esam sasnieguši savu mērķi un daži pat ir radījuši bērnu, kur turpinās mūsu klases iesāktās tradīcijas un labos paradumos. Rūt, tu taču atceries, mēs jau priekšlaicīgi zinājām, ka mūsu klase šī skolā nekad neaizmirsīs jau. Jā, to taču es nevaru aizvirst. Tātad varbūt parunāsim par to, ko galu galā iemācījāmies šajā skolā. Jā, tik tiešām, pateicoties mūsu otrai mammai Dzidītim, mēs esam iemācījušies spraust tacis tabulā. Un ne tikai. Tas mums dažiem ļoti noder darbā. Jā, par piemēram Madarai, kur 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā ir iespraudus acis datora ekrānā. Jo pat miega stundas viņa dala savu dzīves biedru datoru, jo citi joprojām ir tādi, kāds aprakstīja pirms šiem interesantajiem 10 gadiem jau. Tīrākie, nagļaki un mežoņi. Jā, kā teica matemātiķe Dzintra Kanceviča un dabzīm mīlošā Ilona Stūrāna. Taču arī mēs pielīdzinājām vecas īpašības vārds tagadējiem. Dzintra Kanceviča joprojām ir pēc saviem vārdiem kursors un citplanētietis. Jo joprojām skolēniem ir jāiedomājas, ka viņi tādi ir, lai iemācītu viņiem matemātiku. Ak, kā man pietrūkst matemātikā. Mēs visi joprojām atceramies savu mīļāko klases vietu, precīzāk sakot, otrās mājas. Jā, pat es atceros, tas bija skolas placītis, kurā raistījās dažādi tematu runas un nerunās. Ir dīvaini vairs nestikties tur pirms stunās un laikā un pēc tam. Ik pa laikam arī mums bija tie putni galvā, jo vairāk nekā mazliet mēdzām atpūsties kopā. Arī šodien mēs to darām. Par mūsu saliedētību ir jāpasakās mūsu mīļotājiem skolotājiem. Bet šodien mēs esam ļoti pateicīgi par to, ka mums bija tik mīloši un izgudri skolotāji, kur mūsos ieguldīja ne tikai skolas zināšanās, tā arī parādīja to, ka katram mākonim ir zelta maliņā. Gluži manas domās, un tagad da-da-da-dam! Mēs aicinām pie mikrofona skolotāju, kura palīdz atrisināt ne tikai vissarežģītākos matemātikas uzdevumus, bet arī dzīves problēmas. Dzintru Kanceviču. Klausieties. Pagast. Nē, vēl. Man nepietiks satmiņa. Klausieties, tas bija tāds milzīgs ieskatiņš mūsu runas daļā. Jā. Mēs Bet, viņu, protams, viņi ir parasti. aiz neko darīšanas mēs izdomājam, ka mums viņš ir jāuzrepo. Jo šodien vienkārši tik stresaina diena. Mums vajadzēja atslodzīt. Mums tik stresaina diena reāli. Nu, bija vairs jau. Es šodien parabījos pilnīgi. Nu, man tā miegs saznāca, ka, no viss tā, ko mēs šodien tik daudz darījām, āpāts. Un man mocīja tāds galvassāpes, bet, viss kārtībā, it kā. Galvenais rītdien, lai žetonu vakarā viss izdodās. Viss čikbriki. Viss būs čikniekā. Atā! Čau!